Nu ko, trešo vlogu iesākam ar auto lukturu remontu. Un pats labākais uz šo auto lukturu remontu es baigi iebērzos iepriekšējā reizē. Es teicu, ka tur vajadzēs samainīt, varbūt es to neteicu vlogā, bet kaut kā drīlu filmējot, es vairs neatceros. Es pie sevis teicu, ka šitien jau būs pa vieglo, te nebūs grūti, te nav jājauc vaļā lukturs. Nav jājauc gan. Bet rekur, ja nu kādam F-sērijas X5 īpašniekam interesē, rekur ir vaina, kāpēc nedeg eņģeļi. Viņi ir palikuši tādi balti. Es nezinu, kur ir tā problēma, tāda apsies pilna tā kā piedzīt un, karoči viņi ir beigti. Man ir jaunā detaļa, samainīšu to te gredzenu un rītā aizbrauksim ar īpašnieku pieslēgt viņam pie džipa, lai, tā kā 100% zināt, ka tiešām tikai tā vaina bija un tad, ja būs, tas līmēšu liku tur kopā un viss. Parādīšu arī, tur gan nav ko rādīt, ko es rādīšu, kā viņi kopā līmē, tur uzspiež stikliņu līmē pa virs un viss galvenais, lai viņš deg. Žēl, ka nesnāca parādīt, kāds izskatās tas defekts, to es gribēju, bet, diemžēl, to varēja parādīt tikai esot pie mašīnas un, neko darīt. Katrā ziņā, ja kas, lukturu remonts pie manis. Rekur tīri tā, lai vizuāli jūs arī redzētu, ja kāds ir vecais, tas, kas ir beigts un gaisma cauri nelaiž, un rekur ir jaunais. Jāliek kopā. Lūk, un šitais darbs arī ir izdarīts. Ir lampa salīmēta, rītā atdošu saimniekam, un lai liek uz automašīnas un ceru, ka kalpos labi. Rekur vēl viena lieta, ko es varu parādīt. AliExpress lādētājs uz akumulātoru. Lādētājs. Lodāmurs. Lodāmurs uz akumulātoru. Var pasūtīt gan tur makitām, devaltiem, visam kam. Man, protams, ir Milwaukee, tad Milwaukee aķēm. Patiesībā baigi labā štelle. Ļoti smalks gals. Ļoti viegli var salodēt, ja vajag kaut ko tādu tiešām smalku, plus temperatūras regulācija. Te ir kaut kāds tā kā tīrīšanas. Tātad vēl viena lieta no saviem tādiem interesantākiem atklājumiem esam atradis. Starp citu tiešām nemaksā, man liekas, ka baigi dārgi. Nezinu, kaut kāds desmitnieks gabalā var būt tās aptuveni. Un noteikti iesaka, ja ir vajadzīgs mājas kārtībā, tāds ļoti noder. Domāju, ka Žikam, ka vajadzēs lodēt vadus, tad šitā būs top lieta, jo tev nav jāatškarējās ar pagarinātājiem. Ļoti kompakts, mobils, lietas, kur vajag, plus tas vats ir baigi ērtais, garš diezgan un tiešām iesaku. Bet, šis tad ir pabeigts. Tad ķeros klāt citiem darbiem. Ko, šodien ir sasodīta augsts diena. Ārā negribās vispār neko darīt, un pie šķūņa es neko arī vairāk neesmu darījis pagaidām. Es tur mēģinu jaukt no otras puses lēnām, bet tiešām nav vispār ne mazākās vēlēšanas neko ārā darīt. Ir tiešām baigi augsts. Bet ir viens cits darbiņš, tīri tā teikt, atskaitē, ko parādīt, ko es jau pirms tam gribēju izdarīt, un tas paņēma nelielu enerģijas devu, lai sadarītu. Tātad savā šķūnītī es esmu uzstādījis sūkni. Kāpēc iekšā šķūnītī? Labi, pa šķūnītis nerādīšu, man te viss ir piedzīts pilns ar mantām. Uzmanīgi jāizkāp ārā, lai nenorautu uz degunu un kaut ko nenogāstu. Tātad, kāpēc šķūnītī? Droši vien atceraties, tad, kad sākās Žiguļu video, kas bija ar Žiguli. Žiguls bija plūdos pļavā, kas man atrodās pie mājas. Un sūknis man arī vienmēr bija lejā pie mājas. Tātad kaut kur tur man stāvēja sūknis. Un tad es pumpēju augšā ūdeni gan uz siltumnīcu vai tāpat noskalot ar mašīnu, nomazgāt pagalmā, ja gribējās, kaut ko tādu, ne? Un pēc kaimiņa ieteikuma viņš man teica, ko tu čakarējies, uzliec to sūkni. Kur ir tas šķūnīts? Jā, neskatieties arī ap kaudz, bet iekšā ieliec šķūnītī sūkni, un ja ir plūdi vai kaut kas cits, zin kā arī tad, kad ir ļoti karsta vasara, tiešie saules stāri, tas sūknis ļoti uzkarst, un viņš pats par sevi ir melns, saule ļoti labi, tā kā pievelk, un ļoti ātri uzkarst, un viņi tā nopietnāk darbināt, nemaz patiesībā nevar. Un tātad šķūnītī viņam nespīdēs virs uz sauli, plus neietekmēs ūdens un citu štēls. Šļauku, pienākošo šļauku es smuku aprak zemē. Redzēt, viņi nevar.
es to darīju tikai dēļ tā, ka man ir laba pieredze zāles pļāvēju šļaukas apļaut. Un šļauka aiziet iekšā ūdenī. Ir gan neliela problēma. Ieliekot pa vidu šļaukas pagarinājumu, laikam kaut kur gar savienojumu vietām, tas ūdens, kas ir pašā šļaukā, viņš iztek ārā. Un katru reizi startējot sūkni vajag pieliet tvērtni un tas tās maziņš čakars. Protams, viņš neiztek tur pusstundas laikā, bet savs niansīts ir, bet paskatīšos varbūt uz vasaru, ka nāks tuvāk, cik man viņi bieži sanāks darbināt, varbūt būs jāsavieno ar ciešākiem savienojumiem, vai jāielai kaut kur starpā vēl kāds vārsts vienvirzienu un kaut kā tā. Bet katrā ziņā man vismaz ir ūdens. Nav vairāk. Sīkie visi ir izšrakstījuši, protams. Jā, tas tā pa sūknī. Plus es vēl pievilku elektrību. Savilkti daudz maz, cik nu smuku var. Te es nosmērēju ar blīvi, līmes blīvi, lai neiet ūdens iekšā kontaktā. Tad man vismaz ārā ir kontakts. Pa zemi aiziet kontakts uz šķūnīti. To jau es arī ļoti sen gribēju izdarīt, jo šķūnītī man gaisma nav, šķūnītī man elektrība nav. Nav jau arī tā, ka baigi vajag, bet vismaz kontakts aiziet sūknim. Lūk, tas tāds atkal darbiņš ir izdarīts. Kā jau teicu, šķūni pagaidām neko neesmu darījis. Laiks ir baigi griebīgais. Rādīju, ka būs vēl sūdīgāks laiks. Jācenšas sev varbūt pa vakariem piespiest, nāk kaut ko darīt, gaišāks jau ir, vismaz jājauc nost, jo, jāturpina darboties. Tas laiks jau tik cik viņš sanāk ir, bet brīvais. Kaut kā tā. Tas arī, ko es gribēju atskaites punktā ielikt šobrīd. Man ir neliela problēma. Tātad es te esmu pēdējās, es gribētu teikt, ka 2 nedēļas, varbūt pat vairāk, 3 darbojies pa garažu. Tāpat ir kādu salonu bijuši uz iztīrīšanu, te bija tā bembi lampu uz remontu, vēl šis tas. Un te ir baigais bārdeks, te ir vienkārši nenormālākais bārdeks, te ir tā piedzīts ar visādām mantām, visa grīda ar smiltīm, līmes paliekām, viss kaut kas, kastes, kartoni, visu, ko es esmu vilcis ārā, meklējies te pa stūrīm kaut kādas materiāls, ko man vajadzēja. Un baigākais bārdeks ir jau tā, ka vairs, kā man pasaka, visu to lielo it kā iegūto telpu man vairs nav vietas. Un es jūtu, ka šodienas uzdevums ir sakārtot vienkārši smuku garažu. Sakārtot, lai ir atkal vietiņi, sadzīt visu nesadzīt, bet sakārtot visu pa vietām, salikt, apskatīties, kas ir musars, kas ir jāizmet, kaut ko varbūt izmest tiešām vispār ārā, jāizmest tās plāksnes projām. Es viņu sākumā gribēju, es kaut kad teicu, es viņu taupu ar domu uztaisīt plauktus, jo plauktiem viņi baigi foršā, tā kā foršs materiāls ir. Bet garāžā te es tādas plauktus netaisīšu, es pirkšu depo, es jau noskatīju, kādas plauktus es pirkšu depo, un tos es uztaisīšu visticamāk, tā šķūnītī, kuras rādīja, kur man ir sūknis. Es tur uztaisīšu plauktus, es arī sakārtošu šķūnīti, un būs tāds, tā teikt, vairāk zaķi ar vienu šāviem. Tas tāds ļoti labs darījums kaut kad būs, kad es to izdarīšu. Nav nejausmas kad. Bet jā, es gribu sakārtot garažu. Es vienīgi nezinu. Likt timelapsā, nelikt? Varbūt uzlikšu timelapsā. Vismaz pamēģināšu.
un izskatās šitā. Izslaucīts, iztīrīts, pievākts. Viss ir tagad tīrs un brīvs. Protams, tur ir piebīdīts un pārbīdīts tikai. Šo to es, protams, izmetu, šo to es pārkārtoju. Nu, kaut kā šādi. Starp citu vien nians pa lampām. Par cik kā redzat, šajā vietā, bet jau viss ir izdeguši. Vēl bija viena palikusi, paņemšu pultu ātri. Kur man te palika pults? Es tikko slēdzu. Rekur. Tātad. Jap. Šitai pusē visas lampas ir siltais izdedzis, vairāk nav neviens. Un te ir tās te 3, ko, es viņas praktiski vispār neizmantoju. Tad, kad bija ziemā bija baigi tumšs, es ieslēdzu to te maziņo. Jā, laikam, šitā maziņā. Es ieslēdzu kā papildus apgaismojumu, lai spiežu vairāk uz garāžu. Un tās es neizmantoju, redz, tās 3 arī turās. Ko es par lampām varu teikt? Dienas gaismā, tas zilais tons ir reti pretīgs. Viņš gandrīz vispār neko nedod. Tiešām reti tīzls. Tad, kad ir vakars, teiksim, un tāds tumšāks, varbūt pat nav tik traki patiesībā. Viņas prasītos, tas tons varētu varbūt arī palikt tāds, tas te augstais, bet spožāks. Viņš nav baigi spožs, viņam prasītos spožums lielāks. Neesmu vēl pie lampām pieķēries, besi ārā. Vajadzētu pieķerties, paskatīties, kā ar tiem lediem ir. Starp citu, es vēl neesmu bijis pakonsultēties, ar vienu elektrību gribēju pakonsultēties. Es zinu, ka daži no jums šajā tēmā izskatās vismaz pēc komentāriem, ka orientējās labāk. Es varu likt parasto diodu lentu, jo ielodē tur, es paņemšu tagad ātri vienu vaļā, ielodē tur izskatījās, tā teikt, nebija baigās problēmas. Redzat šitā, ja? Tur it kā nekas nav. Teorētiski varētu pēc vadiņiem smuki ielodēt jaunas LED rindas. Es tikai nezinu, sūtīt viņu salītī, pirkt kaut kur uz vietas. Nē, es to vēl aizdomājies. Bet tas jautājums, ko es gribēju prasīt, kā jums liekas, ielodējot jaunu rindu vai strādās spilgtuma regulators? Tas ir atkarīgs ne no diožu tipa, jo, te elektrība man ir salīdzinoši tiešām tāda, tumša bilde, es tur baigi neko nesaprotu, tāpēc tas tāds konsultatīvais jautājums, vai ko tur vispār varētu darīt, jo paši jau korpus ir forši, viņi jau varētu palikt, ja tas regulators viss strādā un tam nav nekāda problēma, bet tikai diodas ir beigtas, to jau varētu pārlodēt un nebūtu nekāda vaina. Bet, kaut kā tā, jā. Starp citu, lielais paldies zem pēdējā vlogā. Skatos, ka cilvēki jau sāk nedaudz atvērties un ir vairāk komentāru un kaut kas notiek. Un tas ir tieši tas, ko es arī gribēju. Es gribēju, kad jūs atveraties, jūs rakstat vairāk komentārus. Tas dod mani interesi veidot tos video, ne pat interesi, tas dod man tādu virzienu, kā veidot tos video. Ko vairāk teikt, ko vairāk montēt, kādā stilā varbūt. Jo ir jau, protams, kā lai pasakā, es jau varu veidot visu tikai vienīgi pēc sava stila, bet nedaudz jau ir jūsu rokās arī to virzienu pakustināt, kādā veidā viņu, tā teikt, kādā virzienā iet, nosauksim to tā. Tāpēc paldies par komentāriem, gaidīšu arī nākamos un ieteikums un uzlabojums. Un tālūk, šodien svētdienas dienā tad es te pabeidzis, neko vairāk arī pagaidām nedarīšu. Jāmēģina ķerties tālāk pie šķūnīša un vēl pa ceļam līdz metināšanai vēl tādi sīki darbiņi ir jāizdara un tad jau būs ok. Davai. Ko sveiciens jaunā dienā. Tikko ritīgi nolohojos, vienkārši, ritīgi tāda dusma uz sevi ir vienkārši vaiprāts. Tātad, pie manis ir atbrauc Volvo uz lukturu pulēšanu. Lukturi sametēti, viņi ir jānopulē un plus reku statnīte. Cik var redzēt, bet nedaudz te ir. Pagaies, mēģināšu, varbūt zipeni var ieslēgt. Nē, te tik nevarēja. Karoči, te bišķītiņi ir tāds matēts, ja, tur vajag sapulēt. Tas ir viens. Bet uz ko es nolohojos? Tātad pulēji, patiesībā tā nav pulēšana, to pat es nezinu, kā lai nosaka tvaikošana. Es
Lukturs taisa ar šo te pulēmo čaņiku. Nu, sauksim viņu par čaņiku. Un tā tad, es te biju jau salīdz. Viss jau forši pielēsa ķīmiju. Tūliņ jau viņš būs uzsils. Un es viņu apgāzu. Un es izlēju reāli tādu daudzumu, ka es nezinu, cik mašīnām tur būtu pieticis. Man ir tāda dusma uz sev. Nu, nav jau tā ķīmija ar baigi lētā vēl pēc tam. Nav jau arī tā kā, zin, kā pasas pudeli apgāžās, piecel augšā, nu, ja tur gramiņš nokrit, nekas pārdzīvos, te viss izlēja ārā. Bļāins, tāda dusma. Bet, nu, redz, tā te ietē garažā. Kaut ko ņemies, kaut ko daries. Pa vakariem pats ir izbesījies bišķiņu un beigās šitā sanāk. Ko es vēl gribu parādīt? Iziesim ārā. Man ir atbraucis arī šī tāds auto uz luktu remontiņu. Baigies vēžs, cerams, ka dzirdat. Jāsamaina stikli. Stikls esam pasūtījis, tie man ir, bet nu, izskatās jau, ka šovakar es īsti garažā iedzīšu, varbūt lampas pašas izcelšu. Baļķis pa vāju. Lampas pašas izcelšu, bet tas būs laikam pa lielam arī viss. Un tālūk, gribēju uztaisīt nelielu tādu pusvakar atskaiti, nesenāca iefilmēt ātrāk. Nu, šitiem lukturiem gan nekas nebija tāds graujošs pirms, bet nu var paskatīties, kādu viņi izskatās, kad viņi matēti. Un pēc brītiņa jau būs dzīdri, te parādīšu, kāds ir rezultāts. Laikam jau zin, kā tā, kā lai pasaka, mašīna man atdarīja par to sāpi, kas pats izgāza savu ķīmiju. Nu, šī tāda ir lukturi. Nu, man liekas, ka sanāca diezgan skaisti, ne? Re, kur otrs ir dzīdri smuki lukturīši. Par to statni baigi grūti saprast. Nezinu, jūs redzēsiet, neredzēsiet. Nu, it kā jau izpulējās. Neko tur tādu tā kā neredz. Vairāk lielā vilcienā. Viņš jau tur tāds bija saskrāpēts, bet nu tagad vismaz neredz, kas te kaut kas nozib nav noslaucīts laikam. Nu, tāds liekas viss tīrs. Nu, lūk, auto tūliņ nāk saimnieks pakai. Un atdošu to viņam. Tā kā šis ir pabeigts, jādzen iekšā Opels, jāskatās, vai šokar kaut ko vēl, vai kaut ko es vēl ar viņu darīšu. Nu, ko laiks atkal atskaitītajā. Vakar es paspēju lukturs izcelt no Opeļa, un tagad es jau viņus esmu izjaucis. Lukturi pilnībā izķidāti, un jāiztīri līmi no vecā korpusa, un jāliek viņi ir kopā. Un vēl viens darbs būs izdarīts. Bet, ko es pa lukturiem gribēju teikt, man liekas, ka viņi vispār pirms tam turējās. Izskatās, ka tā ir oriģinālā līme, bet viņi ir reti sūdīga oriģinālā līme. Un ļoti viegli iznāca ārā vecie stikliņi. Teorētiski šī pati līme ir, nu, teiksim, kā modernām automašīnām poliuretāna līme, kas nesildās uz fēnu. Tātad viņai ir vai nu speciāla ķīmija, vai speciāla krāsnes, nu, kādas un tur katram tās sistēmas ir. Bet šeit pasildota stikliņš, nu, protams, pat līme nenāca ārā, bet stikliņš diezgan labi pats iznāca ārā. Es vispār biju šokā. Tātad tas nozīmē, ka tāpēc arī pirms tam es pieļauju iespēju, ka šoferu lukturs svīda, tāpēc, kad stikliņš jau bija sūdīgi salīmēts. Nu, skatīsimies, salikšu uz jauno līmi, kārtīgi iztīrīšu, un es domāju, ka būs labi. Paskatīšos, varbūt korpusā vēl kaut kādas plaisiņas ir kaut kas, bet neko tādu it kā neredzēju. Jāliek kopā, jāliek uz mašīnas, un droši vien, ka no vai nu paspēšu šovakar vēl vakarā vai rītā atdot īpašniekam. Tātad labrīt, darbu es vakar pabeidzu 12. naktī. Tagad pulkstens ir 6 no rīta. Es esmu apakaļ garažā un jāsaliek ar lukturi. Izskatās viņš šitā tagad kopumā salikti. Nu, kā jau, protams, ar jauniem stikliem izskatās jau viss skaisti. Bet tie defektiņi, protams, iekšpusē tur neko nevar dīži izdarīt. Tāda nu viņi ir. Jāliek virsū uz mašīnas. Un vēlāk vēl jābrauc uz auto eksotiku. Tā kā šodien es esmu sev nodrošinājis pilnībā ar darbiem. Nu, lūk tā. Šitas arī pabeigts. Lūk, tur salikt vietā un izskatās šitā te.
Nu nav nevainas, ne? Labi, šito epopeju noslēdzam. Hei, nu ko, vlogā izskaņā ir viena lieta, ko es vēl gribēju par savu mājas mazgātu parunāt, un tas ir par manu augstspiedienu mazgātāju. Tīri tāds, nu kā lai pasaka, info varbūt kādam, kurš arī šobrīd sēž un ir pārdomās par kaut kādu mājas aprīkojumu, ar ko grib ņemt un tīrīt automašīnas. Bļāns, kuras varētu kaut kur varbūt te vējš, lai nepūš. Tātad, man pagājušajā gadā bija iespēja iegādāties šādu te augstspiedienu mazgātāju. Nilfisk firmas, kas būtībā ir arī profesionālais aprīkojums, nu tas te, protams, ir maziņš, viņš nebija arī, man liekas, drausmīgi dārgs, es pat neatceros, cik viņš maksāja, bet es viņu ņēmu, tāpēc, ka viņam ir vairāk uzgaļu, plus putu pistols, saucamais tvertne arī, bačoks, es gribēju teikt tvertne, nu, re, kur arī tāda ir uzliec, un viņš pūš putas. Bet es patiesībā viņā esmu baigi vīlies. Nu, beigās es arī parādīju, kāds man te ir bardeks, karoči neskatieties to, skatieties šito. Bet, nu jā, es viņā esmu drusiņi vīlies, jo tomēr tas spiediens, es nezinu, kāpēc, bet pagājušajā gadā jau bija tā, kad es slēdzu klāt pie sūkņa, un, teiksim, trešajā režīmā, nu, kas tā kā būtu jaudīgākais, viņš neiet. Viņš nu, nevis neiet, bet ir tā, ka sūknim pietrūkst spiediens. Lai gan mans mājas sūknis stabili dod ārā, es nezinu, 3 bārs, nu labi, tad, kad viņš nokrītās, tā varētu pietrūkt, bet pārējā laikā es nezinu, kāpēc viņam ir tā, kad viņš visu laiku grib, nu, tā kā lai pasaka, nespēja uzsūkt ūdeni. Jo te parastie mājas mazgātāji, viņi jau paši nepumpē, viņiem vajag spiedienu, kas pumpē iekšā ūdeni, un tad viņi var radīt spiedienu, lai varētu mazgāt. Nu, kaut kā tā, vajag sarežģīt izsacījos. Bet mans mājas sūknis, viņš ir jaudīgs, un es brīnos, kāpēc šitam sūknim ar viņu nepietiek. Bet pēc tam es domāju, pēc tam, kad te vienu vakaru es ņēmos un nomazgāju savu un sīvas mašīnu, es te ņēmos, darījos, nu es taču kā speciāli izvilku ārā to kontaktu, jā, savilku to šļaukti, pagarināju, tā, lai forši var staigāt apkārt, bet redz, kas ir, viņš jau tomēr nav tāds industriālais mazgātājs un sanāk līdz ar to, ka tā šļauka ir īsa. Un, ja, teiksim, tev mazgātājs stāv priekšā mašīnai, aizmugurē to ar izvilkt šļauku netiec, tev vajag visu laiku pārnēsēt pašu mazgājumu. Un, zin kā, beigās tas ir tik sarežģīti un tik nērti, plus tev visu laiku ir pa brīdim jāgaida. Kāpēc tas spiediens viņam ir, nu, kamēr viņš sapumpē, kamēr tas. Plus tā mazgāšanas režīms viņam nemaz nav tik stiprs, lai tik ļoti vajadzētu tieši pašu augstspiedienu mazgātāju. Tāpēc es nonācu pie secinājuma, ka nu šitais pistoles gals, kas man ir parastais zaļais, nu tas ir sūdiņš, viņš tāds, es neatceros, tur 3 eiro vai cik maksāja, nu tāds tiešām baigais sūdiņš, bet pagājušajā gadā man bija tāda dārgāka pistola, Fiskars, par neatceros 40 eiro vai cik, nu tā bija laba. Viņa attiecīgi ar manu mājas sūkni tāpatās deva diezgan labu spiedienu, un es sapratu to, ka mašīnas mazgājot, man tas augstspiedienu mazgātājs nav vajadzīgs nemaz patiesībā. Ja nu varbūt sanāk tā, kad mašīna ir baigi nolipusi ar dubļiem, nu tādā biezā kārtā un piekaltus, tad mazgātājs varētu būt labāks. Vai, piemēram, dzinējiem, kur vajag kaut kādas spraugas izmazgāt, arī varbūt augstspiediens mazgātājs varētu būt labāks. Tas jau nenozīmē, viņš nav pārdošanā. Mans mazgātājs nav pārdošanā. Gan jau, ka viņš tāpat man vasarā noderēs un noderēs pie žiguja remontu un kaut kur vēl noderēs. Bet tātad mājas mazgātuvī es sapratu, ka es ierīkošu vienkārši ar standartu šito un viss nav jāčakarējās ar elektrību. Ar šļauku vienkārši noeja apkārt, noskalo, viss, man ar to pietiks. Protams, pie mājas mazgātuvs man ir vēl pāris lietas, kas ir jāizlabo. Es pieļauju iespēju, ka es nākošanai iebraukšu vienā Valmieras veikalā un sapirkšu pāris lietiņas, lai es varu sākt to darīt. Es gribu uztaisīt tādu stendu, kurā var ielikt paklājiņas, izmazgāt to stendu. Kā tādu es gribu ielikt arī pašā garažā iekšā, lai ir kur paklājiņas turēt un izsūkt vai kaut ko tādu. Un plus ārā pārnēsājumu stendu, kad
lai ir iespēja nomazgāt un tad, teiksim, ienest to stendi saulē, lai te paklāji nožūst ātrāk. Nu, kaut kā tā. Vat tā būtu. Kopumā 2 trakas nedēļas, ļoti garas 2 trakas nedēļas, nogurdinošas 2 trakas nedēļas, plus tūliņ noslēdzās aprīlis. Ar aprīļa noslēgšanos daudz, kas man pašam izmainās tādās ikdienas lietās, bet par to visu noteikti kaut kad vēlāk un sīkāk. Un es gribētu teikt, ka ar māju paliks, ja ne interesantāk, tad tie darbi būs vairāk. Es biju domājis, ka viņi sāksies jau ar aprīli, bet aprīlis tomēr vēl, tāds, kā lai pasaka, ievilkās un nekas nesanāca. Un, jā, es domāju, ka maijā varētu būt, ka es pat pabeigšu garāžu. Vismaz tā, ka ir sienas un kontakts savilkt, vai es viņus sakrāsošu, es nezinu. Žiguls. Darbi ir daudz. Darbi ir tiešām daudz. Plus mājā darbi ir daudz un visu laiku tikai spēju strādāt un vilkt uz priekšu. Bet es ceru, ka vismaz jums ir interesanti, jo ir kaut kāds kontents, ko filmēt un tā teikt, čilā pasēdēt, paskatīties, jo nekas jau no tā nav jāuztver ar baigām emocijām un kā lai pasaka, nezinu pat kā lai to apzīmē. Vienkārši pasēdi, paskaties, izbaudi, vai ne? Davai, tev tiekamies, montēšu šo video, montēšu jau nākamajai sestdienai video, jo es biju arī auto eksotikā. Samontēšu to video, ceru, ka viņš vispār sanāks, nav ne jausmas, ko es tur safilmēju. Un tālūk, davai, tiekamies, ieraksti komentāru. Davai, čau!